Jums dzied koru kā dalībnieks ar kārtas numuru 4. Olga Rēcka, viņas violetais Lielvārdes koris un viņu uzticamie draugi grupa 3 vaļi. Piccoli passi che faccio con te, seguo il tuo cuore, osseguo la luna, così nascosta lontana da me. Il mondo gira con noi questa notte, ma esistesse lontano da qui. Dove scoprire il mio cuore, sapere se lui può amare o no, e girerà, il cuore mio assieme a te, e girerà la terra, girerà la mia vita, e un giorno lui si capirà. Sei tu che giri con me questa notte, sei tu che giri lontano da qui, ma sì io so che tu sei la mia luna, qualcosa mostri, qualcosa no. Ci sono strade azzurre nel cielo, ci sono occhi nel cielo gialli, sì questo credo che siano le stelle, ma se potessi fermarmi così, e girerò, il cuore mio assieme a te. Corre già lontano, Sì, tu sei la luna, potessi scoprirlo nel cielo, e girerà, si girerà, il cuore mio girerà la terra, girerà la mia vita, e un giorno lui si capirà, e un giorno lui si capirà. Olga Rēcka un violetais Lielvārdes koris. Olga, cik tas bija skaisti. Drīz nogaldīt tos balodīši, ja viņi piesaimniec. Labi. Aplausi arī 3 vaļiem. Lielvārdes kora vokālais pedagogs Artūrs Mangulis, bass, kora dalībnieks Ainārs Bumbieris, tenors.
Un Ogres Bluesbrāt dalībnieks, Pirates of the Sea dalībnieks, Eirovīzijā Oskars Zaļkalniņš, baritons. Un, kā mēs vēl aizmazām, jā, čēlu spēlēja Ieva Romanosa. Tas ir tāds maziņš stāstīņš par to. Malači, tas bija pārbaudījums, jo jūs zinat, ka sanāca ne tā, kā bija jābūt, bet jūs mierīgi gājat uz priekšu. Solisti, prieks par to, ka Artūrs dzied, kas ir kora vadītājs, prieks redzēt kora vadītāju arī dziedam. Par kora skanējumu. Vēl viens mazais prieciņš, kas man ir tas, ka, protams, Olga ir ārkārtīgi izteikts vokāls, kuram līdzīgi Latvijā vienkārši nav. Un kas man ļoti patika, ka ļoti daudzās iepriekšējos darbos meitenes dziesmās nedaudz, protams, vienmēr savu skolotāju atdarina balsīs. Bet šeit, ņemot vērā, ka Artūrs dziedāja solo, jūsu vokālais tonis mainījās, un tas ir ļoti svarīgi, ka jūs spējat izmainīties, nevis dziedāt vienā veidā. Tas ir ļoti labi. Aplausus īstenībā tas tā vēl. Un es tūliņ beigšu savu runu, un tas, kas man vēl, putni es par to neko neteikšu, tas bija vienkārši, tam bija jābūt, tas bija skaisti, viņi visi lidoja, Olga atnāca, un visi laimīgi smaidīja, bija aplausi, tas bija lieliski. Paldies, Inga, paldies par šo komentāru. Inese, ko jūs varētu pateikt? Jā, nu kas var būt skaistāks, ja 3 vīrieši dzied par mīlestību? Un atlido baloži. Un finālā atlido baloži. Ļoti skaists priekšnesums. Iesākumā man likās, ka varētu šo dziesmu dziedāt tā jutīgāk, jutekliskāk, sensitīvāk, mazliet vienkāršāk, bet tas pārvērtās patiešām himnā, un tas man tomēr beigās pārliecināja, ka tāda interpretācija varēja būt. Man tagad vēl kaut kas Paldies, Inesē, aplausi Inesē. Es vēl gribēju kaut ko pateikt. Nu? Jā, es gribēju vienu bonusu iedot Lielvārdu skorim. Par acīm. Inns vairāks raidījums runā par acīm. Bet šeit ir tiešām vienas acis. Un vienreiz arī operators viņas uzķēra. Nu, tik ļoti pašatdevīgas un tik mirdzošas un tik jūtīgas acis. Un tās piedara Aināram, manuprāt, vārds, ja? Solistam. Ja. Paldies. Jūtīgāko acu īpašnieks korī tātad. Labi. Kārli! Nu, tad tā. Nu, tad par to jauno mūziklu. Jā, par to jauno mūziklu, un patiešām skatoties šo izrādi, es saukšu viņu par izrādi, man galvā radās tāds stāsts, ka apmēram tā varētu būt noticis, kā mūsu Milda nokļuva tur augšā uz tur, kur viņa šobrīd stāv. Jo man likās, ka jūs visi esat tāda tā kā viena feina ģimene, dažādu vecumu cilvēki, kuri no sava vidus pēc saviem noteikumiem ir izvēlējušies to cilvēku, kas nesīs tālāk mūsu tautas godu, un tā bija šeit Olga ar šiem baložiem, un es domāju, ka svētku izskaņā tāda mīlestības parāda Latvijai, manuprāt, ka Milda ar kādu asara šajā sniegotajā ziemā noraudāja. Vārdu sakot, kopā taisīsim izrādi par to, kā radās stāsts par mūsu Mildu, Mildas lomā Rajecka. Tu esi gatavs šādai atbildīgai lomai? Jā, labi. Es centīšos. Bet tev būs pēc tam jāstāv ļoti augstu, ilgi. Ilgi un augstu un ar rokām, kas ir augšā. Es varu dejab ko. Es zinu, ka tu vari. Paldies! Nevilcinoties, gaidām žūrijas vērtējumu dalībniekiem kārtas numuru 4, Violetēm Lielvārdu skorim un Olgai Rēckai un baložiem. Inns Teterovskis. Nu, piedodiet, 10. Inese Zagorska. Kārlis Anitāns. 10. Ko tu saki, Oldīt? Ārprāt, paldies jums! Paldies! Paldies! Apsveicam Lielvārdu skori. Viņi tiešām ir priecīgi. Ceturtie dalībnieki.